Labi, sveiciens visiem, esmu Andris. Es gribētu, pirms mēs sākam, varbūt mēs varētu saprast, kas mēs šodien esam. Varētu pacelt rokas, ja jūs esat vai nu biznesa vadītāji, vai jūs pārstāvat kaut kādu biznesu un interesēties par HPC tam. Ja jūs esat no kādas zinātniskas institūcijas, zinātnieki, tā, un pārējie vienkārši biznesa vadītājs. Okay. No starta skolas, tātad startupi, biznesi, zinātnieki. Tāda mūsu. Ok, ļoti labi. Tā. Tad mans mērķis šodien ir, pastāstīt bišķiņu par to, kas ir HPC, pastāstīt varbūt kāds no tā jums būtu labums, un, ja jums sajūt, ka jums tā interesi ir, tad iedot to informāciju, kur jūs varat vērsties, un varbūt bišķiņu pastāstīt jau konkrētāk arī, kā tas izskatītos. Tad, jā, pirmais, kas ir HPC? Principā tas ir ļoti jaudīgs dators vienā vārdā, bet varbūt, nedaudz tā vienkārši arī izglītojoši, tas ir vienkārši, teiksim, var attēlā var redzēt, ka ir cilvēks, tas esat jūs, tā kā caur attēlā pieslēdzaties vienam serverim, tālāk viens serveris pieslēdzas kopējam centrālajam, kas kā menedžerim, kas menedžē visus pārējos serverus. Tad jūs, piemēram, iesūtat savu super sarežģīto mašīnu mācīšanās darbu, un tas menedžeris pasaka, kuriem no pārējiem serveriem vajag pievērsties, cik lielu resursu viņam vajadzēs. Un tā vispār HPC galvenā ideja, ka tiek gudrā veidā sadalīti darbi starp lieliem skaitļošanas resursiem. Un beigās arī datu glabāšana, kas, teiksim, pārsvarā, kā katram servisam tas izpaužas, bet, teiksim, piemēram, mums RTU HPC domāts, ka jūs savus datus uz kaut kādu neilgu laiku glabājat. Tas nav domāts tur, ka gadu desmitiem viņi stāv pie mums. Jā. Jautājums par šo bildi? Vai pacelt rokas, kam ir kaut drusciņi skaidrs šī bilde? Ok, super. Daudz labāk nekā gaidīts. Ok, tā principā aizpaužas HPC. Tas arī mums šeit pat, ETU ir datu centrs, kur tie visi serveri arī stāv. Labi, tad ejam tālāk. Kad tad jums vajadzētu varbūt lietot? Tipiski HPC lietot tad, ja ir ļoti daudz datu. Tur, teiksim, ka, piemēram, jāapstrādā kādu datu kopa, tur jau kaut kādu terabaitu vai ar 100 gigabaitiem. Vai, kaut kas jau tajā līmenī jau var sākt domāt, varbūt man vajag kaut kādu servisu, droši vien jums ir bizness, tad, ja jums, piemēram, kaut datu zinātnes nodaļa, tad, jautājums ir, ar ko viņi strādā un cik jums daudz datu, un vai viņi vienkārši lieto personīgos datorus, vai viņi lieto kaut kādu no servisiem, tur Azure vai, Amazon Web Service vai visticamāk kaut ko datu nodaļai jums kompānija viņi lieto. Un kad kur tipiski to daudzo datu ir? Skaidrs, ka tagad ļoti aktuāls temats, un par ko šodien ir, tas ir mašīnu mācīšanās, tas ir mākslīgais intelekts, jo tur, lai apmācītu visus tos daudzos koeficientus, tur vajag, ļoti daudz to aprēķinu izaug. Otrs, teiksim, zinātnē modelējot dabu, lai modelētu dabu, vajag ļoti daudz datu punktu, lai mēs kaut ko precīzi saprastu. Piemēram, viens arī piemērs, kas notiek uz mūsu skaitļotājiem, tepat RTU, ir farmācijā, ir tā kā zāļu modelēšana, lai nebūtu viss jāveido dzīvē, bet vienkārši to var uzmodelēt uz datora. Un tad vienkārši paskatīties, kā šī viela reaģētu ar šo vielu, vai tur kaut kas labs var sanākt. Un, lai to modelētu, tur arī, piemēram, vajag daudz skaidrošanas, un tur iet HPC. Tāpat arī ir kaut kāda genomu aprēķiniem, un ja vajag kaut kādu modelēt, kaut kādu fizikālu gaisa plūsmu, ūdens plūsmas, tur arī bieži vien arī, starp citu, straume, kas bija taisīta uz blendera, viņam arī bija, ne pie mums, bet kopumā uz kaut kādā noteikti HPC tas tika taisīts, jo, piemēram, blenderi arī, mūsu centrā izmanto. Tādas ir, kur ir ļoti daudz datu, ja jums ir uzņēmums un tur ir daudz datu, uzreiz var sākt domāt, var uzreiz arī kontaktēties ar mums un konsultēties, jo mums jau tas mērķis arī ir palīdzēt un sniegt vērtību, un mēs varam arī uzreiz pateikt, ka droši vien, ka jums nevajag HPC, jums pietiek ar to, jums nav tik daudz datu.
Labi, ok. Tas ir par to, kad sāk domāt, kur tipiski lieto HPC un kad jums varbūt par to varētu sākt domāt. Nākamais, kādas ir priekšrocības? Protams, numur 1 ir ātrums. Tas ir, kā jau te Kārlis minēja to golfiņa salīdzinājumu, tas ir, piemērs no farmācijas, lai izkalkulētu uz parastā datora vienu zāļu kaut kādu kombināciju vajag nedēļu, tad uz HPC tur tipiski vajag 2-3 stundas. Un tad sanāk, ka nedēļā var izdarīt, cik tas ir, tūkstošiem to kalkulāciju. Tūkstošiem tā kā pārbaudīt dažādu vielu pretstatā uz sava datora tur varētu vienu izdarīt. Tā kā tas iegums potenciāli var būt milzīgs. Otra priekšrocība, tagad jau sāku konkrētāk runāt par tātad. Un tas, es saku HPC, un, protams, ka ļoti daudz HPC piedāvājumu, un viņi ir labi piedāvājumi, bet, teiksim, ja mēs runājam tieši par mūsu centru un šeit, kā saka, par iespējamām tepat Latvijā, tad tā kā mums tas ir tāds kā akadēmisks HPC centrs, tad noteikti mums būs labāks cenas piedāvājums nekā jūs iet uz Amazoni vai kaut kādiem citiem, tā kā komerciāliem servisiem. Un arī mēs varam sniegt kaut kādu, video konsultāciju, tā kā mēs esam mazāki un, tādā ziņā gan cenas, gan arī kaut kāds servis un kaut kāds privātā konsultācija droši vien pie mums ir labāk iespējama. Tāda ir vērtība, ko es cenās ielicis. Labi, par to es gribēju. Tātad, kādu jums vajadzētu lietot, kāpēc varbūt vispār lietot un kāpēc lietot mūs? Un tagad es gribēju parādīt, ja jūs tagad izlēmuši, man to vajag, kā tad bišķiņi izskatītos tā, lietošana pie mums. Un tagad, Līna, vai tu vari aiziet un nošērot aiztībā? Ok, es parasti pats klikšķinu, šis ļoti neparasti, bet varbūt es tev varēšu pateikt, ko uzklikšķināt, un tas perfekti strādās. Es gribēju, tad mēs kopumā šeit HPC centrā mēs esam izstrādājuši tādu atvērto HPC platformu, kas ir domāts tāds kā kopējais, ka visi Latvijas HPC piedāvājumi varētu būt, tas ir īstais, varētu būt šajā platformā. Līdzīgi kā, lai ir vieglāk izvēlēties, līdzīgi kā uz vienas, kuras, laikam, avotu ielas ir kaut kādi 5 kāzu veikali pēc kārtas. Ja man vajag kāzu kleitu, es eju uz turieni, tāpat ir domāts mūsu platforma kā marketplace. Ja man vajag HPC, Latvijas piedāvājumu, es iešu šeit. Pagaidām tas ir no mums, no RTU un arī no LU piedāvājums tur ir. Bet, tātad tas, kā tas strukturēs, tur ir organizācijas, piemēram, tātad jums ir uzņēmums, tad mēs ar jums varam noslēgt līgumu kā RTU ar jūsu uzņēmumu, kā organizācija ar organizāciju, un pēc tam ir viens cilvēks, kas jūsu organizācijā par to ir atbildīgs, un viņš pēc tam menedžē pats visu, jo, piemēram, tur ir 2 datu komandas vai kā, vai, ja, piemēram, tā universitāte tur ir 2 zinātniskās grupas, tad vienā organizācijā var būt vairāki projekti, bet, teiksim, Līna, vai tu vari uzklikšķināt uz RTU HPC centrs, tas, teiksim, tā ir viena organizācija, un tad, un tur ir vairāki projekti. Uzēju atpakaļ uz Organization Dashboard. Es tev pateikšu, kad vajag klikšķināt kaut ko. Tātad vienā organizācijā ir vairāki projekti, un tagad es gribēju parādīt, cik ātri, piemēram, viens no pakalpojumiem, kas mums ir, mums šobrīd tas ir izstrādāts, viņš vēl nav kā pārdodams pakalpojums, ir, piemēram, virtuālās mašīnas, un vai tu vari uziet, Līna, lūdzu, uz, tur ir, lejā, ka ir projekta nosaukums testa projekts Andrim, 3. no augšas. Jā, tātad uzēju uz resources. Tātad šī projekta iekšā resursi, uzklikšķini uz MATLAB Virtual Desktop. Un rekur ir labajā pusē Access Resource. Jā, tur. Un uzspied to un uzspied to linku. Ok, un tad šis resurs ir vienkārši virtuālā mašīna ar MATLAB, un bum, viņi jau ir
Tā kā, teiksim, tas ir domāts, tas nav tā kā varbūt maksimālais tā HPC jauda, bet tas ir domāts, ja, piemēram, uzņēmumā tiek lietot kaut kāda sarežģīta programmatūra, laikietilpīga, un varbūt uz uz individuāliem datoriem ir nedaudz par maz, nedaudz par lēnu, sāk kārties tas dators, tad var apsvērt, ka, hei, es varbūt varu noīrēt virtuālo mašīnu un tur uzlikt to savu programmatūru un darboties, tā kā caur šeit pieslēgties tā kā caur mākoni. Tāds, jā. Es vienkārši gribēju pateikt, ka kad jūs esat šajā vidē, šis, piemēram, ļoti ātri notiek, vienkārši klik, un es domāju, varbūt jūs esat pieraduši, ka viss notiek klik, bet mūsu pasaulē pirms kaut kādiem 2 gadiem šis vispār tā nenotika necik. Tā kā tas ir bijis, jā, tāda attīstība un arī, vienkārši doma, ka mums Latvijā vajadzētu kaut kā konsolidēt visus tos HPC resursus, lai mēs, lai būtu kaut kāds tāds, arī, teiksim, jums kā lietotājiem ir sakarīgi, jūs ieiet šeit, jūs redzat visu, kas ir piedāvājumā. Ok, tagad mēs varam aiziet atpakaļ uz prezentāciju, iespējams. Jā. Jā, un tad pa lielam es esmu izstāstījis lielāko daļu. Jā, un tad vienkārši rezumējot, tātad jums ir daudz datu, ir vērts apsvērt HPC. Tas priekšrocības, kāpēc lietot, tas būs daudz ātrāk. Tas priekšrocības, kāpēc lietot teiksim, šeit pat Latvijā, nevis ārzemēs, ir varbūt cena, kāda privāta konsultācija un arī pēdējā politiskajā situācijā. Es nezinu, vai jūs gribat sūtīt savus datus, ka viņi glabājas kaut kur Amerikā. Tāpēc tas arī ir kaut kāds plus. Jā. Un tad, ja mums grib sazināties, tad var sūtīt e-pastu, var vairāk vēl apskatīties arī mājaslapā, hpc.rtu.lv. Jā, tur ir visādi vēl arī, ja kaut kas, piemēram, ir arī kursi pieejami, kopumā gan šī projekta ietvaros, gan arī citu projektu ietvaros ir pieejami kursi, piemēram, jūs datu zinātnieki, viņi tā kā strādā uz savu datoru, bet viņiem tāds, es īsti nezinu, kā to darīt uz HPC, tad arī iespējams ir ņemt kursus par to un, iespējams saņemt kaut konsultāciju.